Stāvot šajā skaistajā vietā, droši vien ir grūti noticēt, bet es pirms daudziem gadiem strādāju kādā valsts iestādē. Un sākumā man bija diezgan daudz pārsteigumu par to organizācijas kultūru, kurā es tā pēkšņi biju nonācis. Es nevarēju saprast, kāpēc cilvēki visu laiku staigā apkārt un konsultējās cits ar citu un pēc tam ar vadītāju. Kāpēc viņi paši nepieņem lēmumus it kā tādās vienkāršās lietās, ne par cilvēku dzīvībām jautājumi, ne par lielām naudas summām, bet tie lēmumu pieņemšana sāk ievilkties uz nedēļām, uz mēnešiem. Tā organizācija bija tāda lēnīga un neizlēmīga. Un es to sāku saprast tikai tad, kad viņi pieļāva pa kādai kļūdai. Izrādās, ka vadītāja viņus sodīja par tām kļūdām. Gan kaunināja, gan samazināja novērtējumu, gan arī draudēja ar neatbilstību amatam. Un tas radīja organizācijā tādu lēnīgu, slimīgu atmosfēru, kurā darbinieki neusticējās paši sev un visu laiku konsultējās ar citiem, ka tik nepieļautu kādu kļūdu. Un to man kļuva interesanti, vai tu vispār pasaulē ir cilvēki, kas nepieļauj kļūdas? Varbūt ir kaut kādi. Un pieņemsim, kāda tad būtu pareizā atbilde uz pieļauto kļūdu. Un man kļuva interesanti, kurš tad ir, piemēram, visu laiku tāds izcilākais amerikānis. Un izrādās, ka nav nemaz tik sarežģīti uzminēt. Tas ir Abrahams Linkolns. Paši amerikāņi viņu tā novērtējuši. Amerikas prezidents, kurš lielā mērā padarīja Ameriku par tādu izcilu supervaru, un kam Amerika ir pateicīga par to arī šodien. Un vēsturnieki pēc tam ir izvērtējuši viņa darbību gan pirms pilsoņu kara, gan tā laika. Un viņi konstatējuši no savas laika distances attāluma, kas bija pareizi, kas nepareizi. Un izrādās, ka viņi pieņemto lēmumu procents bija apmēram 50% pareizība tikai. It kā liekas, ka tikai, bet patiesībā uz mūsu kopējā fona tas ir diezgan daudz. Un neskatoties uz to, viņš uzvarēja pilsoņu karā, aizveda ziemeļniekus līdz uzvarai, kaut gan sākotnēji visi prognozēja uzvaru dienvidniekiem, jo viņiem bija vairāk resursu, vairāk atbalsta. Tagad amerikāņi uzskata prezidentu Linkolnu par visu laiku labāko, izcilāko amerikāni, neskatoties uz to, ka viņš kļūdījās 50% gadījumu no saviem lēmumiem. Tā kā ņemiet lūdzu vērā, neviens nedara visu pareizi. Nav tādu cilvēku uz pasaules. Svarīgi ir, kā mēs reaģējam uz tā kļūdām. Svarīgi ir, kā mēs tās atzīstam un kā mēs tās labojam.